Bet kā var aizmirst, ka tu esi Londonā? Kāds ir bijis visjocīgākais attaisnojums, ko ir pateicis kursants, lai vienkārši neierastos nodarbība? Studentam no rīta bija nodarbība, un es viņam zvanu, saku, kur tu esi? Un viņa atbilde bija, es Londonā. Es kā, tu vakar nezināji, ka tu esi Londonā? Viņš tāds, jā, es Londonā. Bet viņš man beigās atveda par to atslēgu piekariņu. Tā kā viņš for real bija Londonā. Tātad viņš 100% bija Londonā. Varbūt viņš pasūtīja no Temu vai AliExpressa? Who knows, bet katrā ziņā tas bija jauki. Stulbi, ka viņš neieradās, bet tas bija jauki, kad viņš uzdāvināja piekariņu. Bet kā var aizmirst, ka tu esi Londonā? Tā kā tu vienkārši šitā aizbrauc, nevis gāju uz lidostu, brauci ar lidmašīnu. Varbūt viņš nopirka ar Baltikā tās ķirsīšu biļetes pēdējā brīdī. Tad viņš nodomāja, ka tomēr ceļojums būs varbūt vērtīgāk kā tā braukšana. Ok, labi. Ja jūs braucat ceļojumos, pasakiet saviem instruktoriem. Atvediet suvenīru.